šis ir vidlaikas robotiņš, un viņš sagaidīs lejā tieši pie izstādes atbildēt uz jautājumu, kas ir šī izstāde. Viņš nevarēs, jādājiet viņam to, ko viņš var, bet par izstādi es jums pastāstīšu pati. Un tagad mēs esam pie izstādes pirmajiem darbiem, pie gleznas, kur saucās Ūdens roze, un pie ilustrācijām, poēmēm Mēnesis lāsēs. Ja mēs skatāmies, tad mēs rozi redzam jau uzreiz, un redzam arī rozes ziedlapiņas, kuras birst, meitenē iet cauri lietu. Un, tas ir tā, lai mēs varam padomāt par to, ka mūsu dzīvē ir arī skaisti brīži un saskatīt viņus tamī mirklī, kad viņi notiek. Un atcerēties viņus cauri laikam, jo tā arī ir mūsu dzīve, tas arī ir mūsu laiks, tie skaistie brīži, šīs rožu ziedopiņas. Un šīs ir ilustrācijas no dzejas cikla Mēnesis lāsēs. Un šis dzejas cikls ir arī kā video grāmata skatāms un arī lasāms platformā YouTube. Un, šīs ir nodrukātas augu lapas, un klāt viņām ir šie poētiskie tēli, šie lidojošie vīrieši un gaisīgās sievietes, kuras sapņo kaut kur, kaut kad par mīlestību, viens par otru. Bet, ja jūs redzat, tad viņi ir pārsvarā vieni. Tā gadās. Kura ir veltīta brīnišķīgām sievietēm, sirēnām. Un ļoti bieži mēs dzīvē sastopam šādas sievietes, kuras ir sirēnas, un atpazīt jūs viņas varat no tā, ka viņām ir spārni. Bet, lai būtu šie spārni, viņas ir ziedojušas savas rokas. Un tad, visā pārējā jau viņas ir sievietes. Tikai tie spārni un tās kājas stāsta, ka stāsts ir par citām būtnēm. Un tad man šis cikls radās pēc atgriešanās no Grieķijas, no Peloponēsas, kuras redzēju sirēnu tēlus muzejos. Un, tad man bija jautājums, kā viņas var dzīvot, kāda ir viņa dzīve, ko viņas dara, kad viņām ir bērniņš, ko viņas dara, kad viņām ir mīļotājs, vai viņām nav šo. Lūk, un te ir tādas bildes, kas ir kografika, kas ir grafikas. Un tas ir mana diploma darba daļas, kad es beidzu Mākslas akadēmiju. Tā bija šī grafikas tehnika, kuras izvēlējos, un viņa ir ārkārtīgi smalka, un viņa nepiedod nevienu kļūdu. Jo tajā tehnikā tāpat kā dzīvē, kā tu liksi, tā būs. Tad neviens tev neteiks, tas nekas, tu var to izlabot, Tā vienkārši nāksies paņemt jaunu kūku un griezt to. Un šis darbs, kas te stāv centrā, tas ir tāds puķis, kurš cīnās, bet nevar redzēt, ka viņš cīnās būtībā pats ar sevi, ar to telpu, kas viņu ierobežo. Viņš cenšas no tā izlausties ārā, no tā, kas ir viņš pats, un aizlidot kaut kur laukā brīvībā. Un nosaukums viņam, lai cik dīvaini ir atspulgs melnā spolulī, un tad mēs paraugamies un ieraugam. Varbūt, ka tā esmu es, varbūt, ka tas esi tu. Un šīs pārējās, tie ir ekslibri, kas ir veltīti cilvēkiem, tās ir personalizētas grāmatu zīmes, kas apzīmogo grāmatas, kādreiz tika ievietotas grāmatā, bet būtībā
Tie ir kolekcijas priekšmeti. Tātad mākslas darbs, kurš veltīts kādam cilvēkam. Tā. Šeit mēs vēl aizvien pakavējamies pie sirēnām, un ar sirēnām ir tā. Viņas visas raud. Tās ir raudošās sirēnas. Un tad, kad es atgriezos no Grieķijas, es neko citu arī nevarēju, jo man likās, ka, es nezinu, kā tālāk būt. Jā. Manā dzīvē bija tāds posms, kad es to tiešām nezināju. Un viņas arī, viņas nezina, viņas nevar, jā, viņas raud. Un šeit ir savā ziņā tāda kā atbilde, jā, starp viņām, kad ja tu nezini un tu nevari, un tev ir jāpārvar attālums no viena pie otra, jā, tad palūkojies, un varbūt beidzot tev spāni noderēs, jā. Un šis darbs tapa pagājušā gadā, kad man bija tāda situācija, kad es nezināju, vai es tālāk būšu māksliniece, vai es būšu kaut kas cits, jā, un man bija nepieciešams to atrisināt, jā, un es to risinu mākslā. Lielākās savas problēmas es risinu mākslā un mākslas palīdzību. Šeit pie glaznām, un sāksim mēs ar glaznām, kuras stāsta par rudeni. Šie ir rudens koki, arī šeit. Šeit ir kāpostu dārzs, jo rudens dārzā nozīmē arī ražu, nozīmē arī prieku par kliņģerītēm, lavandām, dillēm. Un rudens dārzā ir arī staigāšana par parku, kurā bērst lapas, un lapa paliek aizvien mazāk. Un šī dārzā ir arī ziedi. Un šī dārzā ir arī ilgas. Mēs redzam, vēji norāva lapas, līdz lapu jau gandrīz nav. Un lapas aizlido šis vējš īsti aiznes. Ir vējs stritvien, uz kuriem žūst kleitas. Jo arī kleitas ir kaut kas tāds, kas ir rada lapām. Lapām zirgi, visam, kas rudenī paceļas spārnos gluži kā putni.
prieku viesos šajā skaistajā izstādē, kas tiešām rosina gan atmiņas, gan cerības, gan tādu uzdrīkstēšanos. Tā kā liels paldies par šo skaisto brīdi. Paldies, Ilze!